jāspēlē tagad aizsargam Šentanenam, Hosa, Agipāns. Ilgi šī maiņa bija uz ledus, tāpēc... Arī vārtos metiens no centra! Kļūdās Kokovā! Gadās arī tā. Girds Agipāns mērķēti meta, bet Meta, lai varētu doties uz maiņu. Jā, ar domu, lai varētu slidot mainīties. Kokovā izrādījās negatavs. No centra līnijas metiens. Redzam, starp kājsargiem Ripa lēnām ieslīd vārtos. Arī tas ir vārtu gūms. Gadās arī tā. Tomēr Ripa līdz adresātam Ozoliņš. Agipāns. Girds saglabā Ripu, Šentanens viņam traucē, Lusenijus. Hosa. Iespēle un šeit. 2-0! Marcels Hosa! Turpina savu rezultatīvo sēriju Marcels Hosa un gūst vārds arī. Karsums. Ripa vārtos! Mārtiņš Karsums lieliski atstāja Ripu Guntas Galviņš pa metienam Mārtiņam Karsumam un neatvairāms metiens vārta augšējā stūrī. Iespējams, Nižņogorod treneri domās par vārtsargu maiņu. Bez Pāvils pagaidām mierīgs pēc soliņa, bet sākums ir apbēdinošs viesiem, bet ļoti iepriecinošs mums. Pretuzbrukums un Mārtiņš Karsums arī izceļās. Tikko pieminējām, ka pagaidām Es gribu uzslavēt Gunti Galviņu, cik augstasinīgi viņš aizvilka Ripu zonā. Šo trešdaļu abas komandas, īpaši jau Torpedo. Un īpaši pēc tik aktīvas pirmās trešdaļas. Un Ripa vārtos, Gorbunovs. Gorbunovs. Šeit pozicionāli kļūdījāmies savā aizsardzības zonā. Pēc beigām šajā trešdaļā pagaidām tikai Torpedo izcēlies. Tagad viņa 16. numurs Gorbunovs ir guvis vārtus. Viņam tie ir 5. šajā čempionātā. No tūs distances izdarīja metienu Vladimirs Gorbunovs un... Jāatgriežas aizsardzībā. Kols! Un 2-3. Ternbergs samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Aktīvākais Torpedo spēlētājs. 14 plus 17 tagad ir viņam 31 punkts. Nuļinām. Galviņš. 2-1. Trots. Galviņš ir vārtos! 4-2. Guntis Galviņš. Torpedo šobrīd tas varētu būt visai smags trieciens. Guntim šie ir 8. vārti. Viņam 19 rezultatīvitātes punkti. Viņš kļūst par mūsu rezultatīvāko aizsargu pēc šiem gūtajiem vārtiem. Sandu Ozoliņu visu laiku tur cīkstās. Uzbrukumā jau dodas Kiršovics. Ripa vārtos. 3-4. Lūk arī Varnakova plaukstas metiens. Pašā vārta augšējā stūrī. Viens mūsējiem. 8. vārti Mišēlam Varnakovam šajā čempionātā. Kris Holts bezspēcīgs bija šajā epizodē. Ļoti tas. Arī pārcitās pret Reķi. Ripa vārtos. 4-4. Nenosargājām otrajā spēlē pēc kārtas pārsvaru pret. Pārsvaru minūti 14 pirms beigām Torpedo izlīdzināja rezultātu 4-4. Redzam, kā tas notika. Laukuma centrā un Aleksejs Ugārovs vai Kris Holts. Kris Holts. Ripa kaut kur. Ņiževijs, kāds plašs virāžas. Un... Bez Pāvils. It kā jau apspēlē, bet nolikt kājsargu uz ledu. Ripa vārtos. Pieslīdēja vārtos. Roberts Bukarts. Abi bijuši. Bukarts pret Bezpālovs. Un Bezpālovs. Ļoti augstasinīgi nospēlēja. Gaidīgi. Un... Pārāk jau skaists šoreiz Kiršovics spēlē, kaut gan nebūtu izdevies būt ļoti elegants pēcspēles metiens. Šobrīd, lai Miķels Rēdliks turpinātu sēriju. Un tas arī notiek! Elegants metiens zem pārliekņa. Tagad mūsu iesāk.
Vai bez palaus. Vēlreiz pa vārtos. Tagad jau viss atkal atkarīgs no Krisa Holta. Stenbergs pārspēja vienu. Martins Stenbergs vai Kris Holts. Kris Holts un Rīgas Dinamo uzvar. Šajā mačā, Lai nu kā, bet uz pozitīvas nots. Lai nu kā, bet uz pozitīvas nots. Jā, uzvar paliek uzvar, lai nav izcīnīt 3 punktus. Arī 2 punkti nav peļām, uzvara. Arī šajā mačā apsveicam mūsu hokejistus un jācer, ka sestdien spēlē pret Maskavas CSKA 28. janvārī. Mēs atstāsim ledu arī ar prieka sajūtu sirdī par uzvaru. Un ar 3 punktiem.